sistēmām un to potenciālajām ietekmēm uz vidi un Virzemes ūdeņiem. Un šis seminārs ir tapis sadarbībā tātad jau manis pieminētajā Live Good Water IP projekta partneriem un Daugavpils pašvaldības domes atbalstu un tostarp arī Daugavpils ūdens atbalstu. Un šī semināra sākumā mēs vēlamies jums pastāstīt pavisam nedaudz arī par šo pašu projektu un šīm lielajām potenciālajām ietekmēm no decentralizētām kanalizācijas sistēmām, kādas ir aktualitātes vai vēsmas šajās ietekmēs Latvijā kopumā un tālāk jau arī virzīsimies uz pašu Daugavpils pašvaldības piemēru. Un savukārt jau otrā prezentācija mums būs no Ilonas Vilnas no Vara ministrijas, kur mēs dzirdēsim par decentralizēto kanalizācijas sistēmu aktualitātēm no lēmumu pieņēmēju puses un prasībām. Un tad jau visbeidzot mums runās Aleksandra no Daugavpils ūdens par to, kādas ir iespējas un šie te potenciāli lieliskie iegūmi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem pieslēdzoties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Pavisam nedaudz tehniski informācija. Ja kādam klātesošiem ir kādi jautājumi, tad mēs plānojam mūsu stāstījumu no prezentācijām noslēgt ap 20 minūtēm pār 7 un lūgum šos savus jautājumus saglabāt līdz šim laikam, un tad mēs secīgi varam tos izrunāt un arī attālināti tie, kas ir attālināti pieslēgušies, ir kādi jautājumi, droši tos var minēt šajā platformā, un tad mēs nolasīsim tos pēc prezentācijām un kopīgi izrunāsim. Ja varbūt tās ir vēl kādi papildus jautājumi, pirms mēs sākam, tad varam uzklausīt. Ja nē, tad es aicināšu runāt Lindu, pastāstīt par projektu, kā jau es minēju, un šīm te ietekmēm. Jā, paldies. Es esmu Linda Fībiga, esmu no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pārstāvu projektu Live Good Water, kā ietvaros mēs šodien visi esam šeit. Pastāstīšu par to, kas tad tas ir un kāpēc mēs par šīm te lietām esam aizdomājušies kopumā par to, kā mēs apsaimniekojam mūsu ūdeņus, upes un ezerus. Vienmēr mēs rādam arī šo te Latvijas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes karti. Varat redzēt, ka visas upes un ezerus mēs iekrāsojam 5 krāsās. Un tas, ko mēs gribam, lai būtu labi, lai visus ūdeņus mēs redzētu zaļā vai zilā krāsā, kas nozīmē, ka ūdeņu kvalitāte ir laba, vismaz laba. Diemžēl mums vairāk kā 2/3 ūdeņu ir sliktākā stāvoklī nekā labs, tātad vidēji sliktas vai ļoti sliktas kvalitātes. Un tas arī ir tas viens no iemesliem, kāpēc mēs runājam par ūdeņu kvalitāti un kas tad šos te ūdeņus ietekmē un kā mēs nosakam, kas tad ir ekoloģiskā kvalitāte. Tātad, lai ūdeņus mēs varētu pateikt, vai viņi ir labi, vai viņi ir slikti, mēs mēram viņiem dažādus parametrus. Viena no lielākajām grupām un nozīmīgākajām ir bioloģiskā kvalitāte. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skatāmies, kā jūtās zivis, kādi augi ir atrodami, kādi sīkie dzīvnieki uz grunts mīt. Tie ir vieni no galvenajiem indikatoriem, kas pasaka, vai tiem dabas ūdeņiem ir gana labi. Otrs lielais tāds parametru bloks ir fizikāla ķīmiskā kvalitāte, par ko arī noteikti daudzi no jums ir dzirdējuši vairāk, par fosforu, slāpekli, par skābekļa saturu ūdenī, par citiem arī dažiem parametriem. Un trešā liela daļa arī, bet par kuru varbūt vismazāk ir dzirdēts, kas tad ietekmē tos ūdeņus, tas ir tas, cik ļoti mūsu ūdeņi un gultne un krasti ir pārveidoti. Respektīvi, tā ir tā saucamā hidromorfoloģiskā kvalitāte.
Un kas tad kopumā visvairāk ietekmē mūsu ūdeņus? Mēs varam teikt divas lielas lietas. Viens ir šīs barības vielas, jeb slāpeklis un fosfors, un otrs ir šie dažāda veida pārveidojumi. Un šie dati mums nāk izvērtējot visus Latvijas ūdeņus kopumā pa visu valsti. Un kā reiz, piemēram, barības vielas ir tas, par ko mēs runājam attiecībā uz piesārņojumu. Kā rezultātā mēs redzam, ka arī ūdeņi mums sāk aizaugt, pārpurvojās. Tas ir tieši no šīm barības vielām. Un barības vielas mums nāk gan no punktveida avotiem, jeb, teiksim, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai neattīrītiem ūdeņiem, gan arī no izkliedētiem avotiem, piemēram, no lauksaimniecības teritorijām, no pilsētu teritorijām, tātad no plašāka lauka. Šeit ir nelielam ieskatam karte par to, kur tad mēs redzam Latvijā kopumā tās problēmas zonas, un tas ir iezīmēts tajā oranžīgajā krāsā. Tātad tās ir vietas, kur ir kaut kāda veida problēmas saistībā ar nepilnīgi attīrītiem notekūdeņiem. Gana daudz, bet otra liels avots tātad ir izkliedētais piesārņojums, un šeit ir dažāds krāsojums. Bet principā dzeltenais ir tas, kas ir lauksaimniecības dēļ, zaļgans ir tas, kas nāk no mežu teritorijām, piemēram, pārāk daudz kailcirtišu vai ļoti intensīva meliorētas teritorijas, un tāds brūnganīgāks apzīmējums ir teritorijas, kurās ir ievērojama ietekme tieši no individuālajām kanalizācijas sistēmām, tātad vietām, kur nav šo centralizēto kanalizācijas tīklu, un kur ir pastiprināts tieši individuālo lietotāju tā loma un nozīme. Teiksim tā, šīs ir tās lietas, kas ir galvenie virzītāji. Pārsvarā, protams, ka mēs teritorijās mums ir vairāki avoti, ne tikai lauksaimniecība, tikai notekūdeņi, viņi var pārklāties. Un trešā daļa, viskrāsainākā karte no visām, tāds ir vietas, kur cilvēks ir iejaucies, vietas, kur kaut ko ir pārbūvējis, iebetonējis, iztaisnojis, aizšķērsojis ceļu, uzpludinājis līmeni vai pazeminājis līmeni un tam līdzīgi. Un šeit mēs runājam par tādām lietām kā gan šie meliorācijas sistēmas, gan polderu sistēmas, gan arī ostu visas krasta struktūras un arī dažāda veida aizsprosti, tostarp hidroelektrostacijas. Domājot par šo ūdeņu kvalitāti, mēs nonācām pie lēmuma, ka kaut kādā veidā ir jāpalīdz mums tikt uzlabot ūdeņu kvalitāti, un sadarbojoties kopā 19 dažādām Latvijas organizācijām, mēs pieteicām integrēto projektu LIFE programmā, un tā rezultātā mēs esam viņu arī dabūjuši, apstiprināts, un šobrīd projekts jau ir pusē. Mēs esam noslēguši pirmo daļu, teiksim, tādu, kas bija vairāk par izpēti, ko tad vispār ir jāuzzina konkrēti, kurā vietā ir problēma un ko tur tieši ir risināt. Un šobrīd mēs kā reiz arī ķeramies pie tiem risinājumiem. Tātad mums ir kopumā 6 upes un 3 ezeri, kuriem mēs mēģinam palīdzēt projektu ietvaros un risināt visas šīs iepriekš nosauktās problēmas, gan attiecībā uz notekūdeņiem, gan attiecībā uz izkliedēto piesārņojumu no lauksaimniecības, no mežsaimniecības, gan arī šo dažādu hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanu. Un attiecībā uz notekūdeņiem projektā mēs esam pievērsušies 2 apdzīvotām vietām. Viens ir Enguras ciems un otrs ir Nākotnes ciems. Tad Engurē ir ļoti interesants tāds stāsts, ka mēs palīdzējām uztaisīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru. Un attīrīšanas iekārtās tika izbūvēta papildus tāda izlīdzināšanas tvertne, kur var šos septiķu ūdeņus ielaist, samaisīt un vienmērīgā plūsmā palaist uz attīrīšanas iekārtām, lai nodrošinātu attīrīšanas iekārtu labu darbību. Un savukārt Nākotnes ciemā tiks uzbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas, jo vecās absolūti fiziski un morāli ir novecojušas. Attiecībā uz izkliedēto piesārņojumu vienmēr ir daudz grūtāk noteikt, kur tieši ir problēma un kādus risinājumus tur ieviest. Un mums ir veseli 4 lielas teritorijas, kur mēs taisījām ļoti intensīvu monitoringu, nosakot gan dažādos upju posmos, gan pietekās, ik mēnesi ūdens kvalitātes paraugus. Tātad, kas tur ir labi vai slikti.
Un šeit līdzīgi var schēmā redzēt, līdzīgi kā kartē, ko rādīju par 5 krāsām. Tātad, ja mēs redzam, ka parametri iekrāsojas zilā vai zaļā krāsā, tas nozīmē, ka tur problēmas nav. Un klasiskā pieeja ir tāda, ka valstī, ja mēs nosakam ūdeņu kvalitāti, tad diezgan standarta risinājums, piemēram, attiecībā uz upēm, ir tāds, ka mēs nosakam to lejas posmā, tātad grīvas posmā. Un šeit, ja mēs schēmā paskatāmies, grīvas posms ir principā viss ir zilā krāsā, gandrīz ar varbūt nelielu vienu parametra tādām novirzēm. Un tas, ko mēs atklājām savukārt mērot visus datus, grafikā mēs varam redzēt kopējās lāpekļa koncentrācijas, tās vidējās, kas ir mērītas, un ir dažas vietas, kas būtiski izlec. Un viena no tām, varbūt arī jūs kādreiz dzirdējāt, televīzijā sižetos bija par Lēdurgas miesnieku, kurš labu laiku laida neatīrītus notekūdeņus no kautuves. Šobrīd viņiem ir attīrīšanas iekārtas un dati, protams, ka būtiski uzlabojas. Un tādējādi mēs zinot tās vietas, kur ir šī te problēma, kur mums lielākās barības vielas koncentrējās vai no kurienes viņas nāk, mēs varam plānot, ko tur darīt. Un viena no labākajām lietām ir, ja šādās te vietās lauksaimniecības teritorijās, piemēram, tiek izbūvēti mitrāji, mākslīgie mitrāji, viņi ļoti efektīvi samazina barības vielas un dažās vietās arī šādus risinājumus izmanto arī notekūdeņu attīrīšanai vai tā kā papildu attīrīšanai. Tad ir diezgan tāda laba praksa, labais risinājums arī sevišķi meliorācijas sistēmās ierīkot dažādus saucamos vidē draudzīgos meliorācijas risinājumus, piemēram, tie ir sedimentācijas dīķi, tie var būt arī akmeņkrāvumi attiecīgās vietās, un vēl lauksaimniecībā ir diezgan laba un efektīva lieta, ir buferjoslas, kuras jau daudz kur ir stājušās spēkā un tiek īstenotas. Ja mēs runājam par visa veida pārveidojumiem, tad mums kolēģi nostaigāja 4 upes pa pašu upi, vairāk kā 200 km garumā, tas ir Pāģi, Mergupi, Zaņu un Auci, un atklāja visādus interesantus objektus, kas principā traucē zivju migrācijai, un, piemēram, te mēs redzam arī vienu labajā augšējā stūrī bilde Mergupe, kur ir dabiski līkumojoša un pēkšņi taisns posms. Šis taisnais posms nemaz nebija nekur iereģistrēts, viņš pat nebija zināms. Respektīvi, viņš bija kaut kur apmēram 90. un 91. gadā apmēram uztaisīts, bet tad bija visi pārmaiņu laiki un tālāk viņš netika nekur iereģistrēts. Šobrīd mēs zinām, ka tāds posms ir, mēs zinām, ka mēs viņam varam palīdzēt, un tad tur šobrīd arī mēģina rast risinājumus, kā dabiskot šo te taisno dziļo grāvi, lai viņš būtu piemērots, ka tur gan zivs var paslēpties, gan arī plūsmas būtu mainīgas un tam līdzīgi. Ko tad mēs darām? Šajā vasarā vai rudenī ir noslēdzies arī viens no pirmajiem projektiem, kas ir Aģes pietekā Mazupītē, 3,5 km garā posmā pārveidoja šo te taisno to meliorēto posmu, maksimāli maz rokot un iejaucoties. Izveidoja vairākas straujteces. Cerams, ka to mēs pēc tam jau redzēsim arī zivju daudzveidības datos nākamgad, aiznākamgad. Izveidoja arī tādu interesantu risinājumu kā govju braslas, jeb vieta, kur govis iet no viena lauka uz otru. Un ar to domu, lai neizdangā pašu upes gultni, paceļās uzreiz sedimentu daļiņas, smiltis, māls un viss pārējais, un tad tā upe vairs nav interesanta arī ceļojošām zivīm. Un te ir augšējā stūrī ir šis te taisnotais Mergupes posms, kuram tika ieliktas koku konstrukcijas, lai upe pati maina virzienu un šī te straume un veido tādu kā iekšējo gultnes viļņošanos. Vēl viena lieta, pie kuras mēs strādājam projektā, ir hidroelektrostacijas. Un pēc būtības ir tā, ka mēs skatāmies, aprēķinājām arī vairākām hidroelektrostacijām ekoloģiskos caurplūdumus. Tas ir tāds ūdens daudzums, pie kura zivis paliek dzīvas gan nārsta laikā, gan migrācijas periodos. Un
ko mēs vēl gribam paspēt izdarīt, ir izbūvēt vienu zivju, jo zivju uz Hesiem, diemžēl, mums Latvijā ir tikpat kā nemaz. Vai tie, kas ir, daži nav kvalitatīvi un nepilda savu migrācijas ceļa funkciju. Un, protams, viss tas, ko mēs uzzinām, gan paši, gan arī vēloties nodot zināšanas tālāk, mēs esam izveidojuši tādu tematisku apmācību moduli mācies.gudvater.lv, kur ir pieejamas lekcijas par 4 lielām tēmām, par notekūdeņu apsaimniekošanu, par lauksaimniecību, kas ietver arī tā skaitā meliorācijas sistēmas, par mežsaimniecību un arī par akvakultūru, jeb zivsaimniecību. Un plus paralēli tur ir arī vispārīgas lekcijas par ūdeņiem, kur var uzzināt gan to, kāds ir vispār dabiskais ūdens cikls un riņķojums dabā, gan kas ir kvalitāte, ko tas nozīmē, gan kādas ir ūdeņa fizikāli ķīmiskās īpašības, un kā tas viss mums saistās kopā ar to, ko mēs darām upes krastos vai mazliet tālāk, un kas pēc tam atspoguļojās ūdens kvalitātē. Vēl projekta ietveros mums jau noslēdzās, bija mazie granti pieejami, un šeit Daugavpilī tuvākais granta saņēmējs ir Silenē. Tas bija tāds ideju pieteikumi, kur varēja, teiksim, par salīdzinoši zemām izmaksām izmantot kaut kādus jaunus risinājumus, kas palīdz uzlabot ūdeņu kvalitāti. Un tad dažādās vietās ir, daži granti ir jau pabeigti, daži vēl ir procesā vai uzsāksies nākamgad. Kopumā 8 grantus mēs projektā varējām apstiprināt. Varbūt jūs arī esat piedalījušies kādā no ainavu tūrēm, ko ir organizējis projekts. Viena, ja nemaldos, bija tepat netālu Dvietes palienē, šķiet, ka pirms gada vai 2. Un tās ir arī vietas, kur stāsta par dabas procesiem, par dabas daudzveidību, par kultūra vēsturiskajiem aspektiem un daudzām citām lietām, un liekot varbūt aizdomāties tālāk ne tikai par savu konkrēto vienu jomu, bet cik tas viss ļoti ir saistīts. Un vēl viena no tādām lielām un aktīvām darbībām ir talkas. Mēs esam centušies palīdzēt ne tikai tiešajām tām projektu upēm, kurās mēs darbojamies, bet arī citās teritorijās. Un jāsaka, ka talkas ir viens no labākajiem veidiem, kā palīdzēt tiešā veidā upei. Gan attīrīt viņu no atkritumiem, gan nodrošināt, ka viņā ūdens tek un attīrās un respektīvi atjaunojās. Protams, kā visos projektos, tam visam, ko mēs darām, ir kaut kāda nozīme, kur tas tiks izmantots. Un to visu mēs plānojam izmantot gan modelēšanas datus, gan visādus šos te iegūtos monitoringa datus, lai uzlabotu kopumā ūdeņu apsaimniekošanas procesu, kā arī, lai palīdzētu ministrijām, piemēram, veikt kādas izmaiņas normatīvajos aktos, ja mēs kaut ko konstatējam, papildināt, uzlabot vai, piemēram, palīdzēt arī izstrādāt kopējo lauksaimniecības politiku, piedāvājot tādus pasākumus, kas būtu atbalstāmi, kuri ir izmaksu efektīvi. Tātad nemaksā daudz, bet ļoti labi palīdz mums gan ūdeņu kvalitātei, gan arī vispārīgai saimniecībai. Un tad mēs izdomājam, ka mēs varam neapstāties tikai pie savām 6 upēm un 3 ezeriem, bet palīdzēt vēl 10 objektiem, un tad viņa kartē ir tādā zilā tonī iezīmēti kā laukumi, bet malā ir arī uzskaitīti. Tātad tie būs tie posmi, kuriem mēs arī vēl mēģināsim palīdzēt. Tas kopumā par projektu un to milzīgo ietvaru ir viss, bet turpinot pārēju uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un šo te jautājumu. Un kāpēc mēs par to sākām runāt, par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām? Viens no tiem iemesliem bija, ka Latvijas Universitāte 20. un 21. gadā veica pētījumu par to, kāds tad ir mums akās esošā ūdens kvalitāte. Veica ūdens hidroķīmisko un mikrobioloģisko parametru novērtējumu, un no visām 356 akām, no kurām ņēma šos te paraugus, 74 akas bija tieši pilsētu un ciematu teritorijās. Protams, kartē aptuveni ir šis te izvietojums, tātad pārklājot maksimāli visu teritoriju,
Un kas tad bija tas secinājums, ka lielākajā daļā aku tika atklāti zarnu enterokoki. Ja, te ir stabiņi ir skaits, cik akās, un apakšā ir tātad, cik daudz, tas ir labi vai slikti. Un otrs parametrs ir Escherichia coli. Lielā daļā nebija vispār neviena, ja, bet bija arī vairākas, kurās ir šie te baktērijas konstatētas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs paraugos, dzeramā ūdens paraugos atrodam zarnu enterokokus un Escherichia coli, tas nozīmē, ka tur ir svaigs fekālais piesārņojums. Jo šīs baktērijas dabā pašas nevairojas, viņas vairojas cilvēku vai dzīvnieku vai putnu organismos, un viņas tu var konstatēt tad, ja tas piesārņojums ir svaigs. Tas nozīmē, ka šajās akās kaut kādā veidā ir sasaiste ar kanalizācijas sistēmām. Nu, lūk, un kopumā vēl tātad, te ir arī karta iezīmēta par tiem rezultātiem, bet kopumā secināja, ka 15% no šīm te visām akām ir gana augsts slāpekļa un fosfora savienojumu, tātad barības vielu saturs, un tas arī bieži vien var nākt gan no mūsu sadzīves notekūdeņiem, gan arī varbūt kādas tālākas teritorijas, teiksim, izkliedētā piesārņojuma sekas, vai pārlieku intensīva mēslojuma, piemēram, lietošana tuvākā vai tālākā apkārtnē. Un tad šajās 6% no visām šis te mikrobioloģiskais piesārņojums, tātad zarnu enterokoki vai Escherichia coli vai abi, pārsniedz rekomendējamās robežas. Un tātad, nu, principā par 15–20% no visām šīm te uzmērītajām akām var teikt, ka tajās ir konstatēts piesārņojums un ūdens nebūtu drošs lietošanai uzturā bez iepriekšējas apstrādes. Arī Live Good Water projekta ietveros Engures ciemā, kā teicu, taisiet decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti, reģistru, bet vienlaikus arī taisīja analīzes, un 9 urbumos, 25 paraugošanas ciklos tika ņemtas šīs te analīzes, un, diemžēl, Engures ciemā šajos visos te paraugos tika konstatēts visos posteņos piesārņojums. Kur mēs to izmantojām? Šī sadaļa varbūt ir interesantāka tieši pašvaldības cilvēkiem. Mēs uztaisījām projektā arī tādu, teiksim, vienkāršotu modeli, kurā ievadot reģistra informāciju, mēs varam parādīt, cik tas ir bīstami vai apdraudoši vai droši gan pašiem cilvēkiem, gan, nu, teiksim, teritoriju plānošanai, kur būtu būtiskāk attīstīt šos tīklus un pieslēgumus. Un pēc būtības tas modelis ir tāds tā kā no 2 līmeņiem uzbūves, kur pirmajā mēs ievedam tātad pamatinformāciju par to, kas tad ir ar šīm te individuālajām kanalizācijas sistēmām. Maksimāli viss, es neuzskaitīšu, jūs varēsiet to arī vēlāk detalizētāk redzēt. Un tad jau mēs pieliekam klāt tā kā to otro līmeni, papildus informāciju gan par to, kāds ir reljefs, gan par to, kāds ir dominējošās augsnes, jo tas viss nodrošina to, kā ūdens pārvietojas. Gan vai tur ir kādas meliorācijas sistēmas, vai kāda ir vispār kopumā teritorijas hidroģeoloģija, un galu galā, kas tur aug. Un tad beigās mēs dabūjam informāciju šādā te formātā. Te bija par Engures ciemu tieši konkrēti. Un mēs varam redzēt vispārīgo, teiksim, ko varētu parastais lietotājs redzēt, jau arī pēc tam atlasot detalizētāk visādas informācijas, var ielogoties iekšā un tad ir daudz detalizētāk. Piemēram, pašvaldības cilvēks var redzēt precīzi, kurā ielā, kurā adresē ir kāda riska šī decentralizētā kanalizācijas sistēma, un vai viņai ir vērts pievērst papildinātu lielāku uzmanību. Nu, šādi tas izskatās, ja mēs piezūmojam, un tur var atlasīt gan, piemēram, tikai tās sistēmas, kuras ir jūsu interešu lokā, vai tās būtu, tā kā, piemēram, bioloģiskās individuālās attīrīšanas iekārtas, vai tie ir tikai septiķi,
vai tie ir augsta riska objekti, vai tie ir zema riska, respektīvi ļoti dažādā veidā skatīties un analizēt. Un tas, protams, ir vairāk plānošanas vajadzībām. Ko mēs secinājām par ūdens paraugiem Daugavpilī? Mēs divās akās šogad, novembrī, ņēmām arī šos te paraugus uz mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējumu. Un ko mēs secinājām? Viena aka ir brīva no visiem zarnu baktērijām, no enterokokiem un Escherichia coli, bet otrā mums ir baktērijas konstatētas. Un tas izskatās apmēram šādi. Mēs iezīmējam aptuveni uz kartes šīs te ņemšanas vietas. Un tie ir vienkārši divi paraugi, divās akās. Protams, tas nereprezentē visu kopējo situāciju, kāda ir šeit vai kāda būtu jebkur citur, bet tas vienkārši indikatīvi parāda, vai ir vai nav problēma. Mēs arī sakomunicējām ar valsts vides dienestu, kas atbild par šo te reģionu. Un arī viņu redzes lokā ir nonākuši vairāki gadījumi, kad ir konstatētas kādu izplūžu, nelegālu izplūžu vietas, un kā viņi ar to ir cīnījušies un skatījušies. Un tas, ko mēs arī esam redzējuši, ejot pa šīm te upēm, ir daudz viet dažādi interesanti risinājumi izdomāti. Cilvēki tiešām ir izdomas bagāti. Ir gan tādi, kur nāk tā kā tīrs ūdens, un tu ne pēc smaržas, ne krāsas, tu nevari noteikt, vai tas tiešām varētu būt notekūdens, vai drīzāk drenu ūdens no augsnes, vai ne. Bet ir arī tādas vietas, kur mēs redzam jau attālināti pēc mušu daudzuma, pēc smakas, kas tur nāk ārā, un tas, protams, ka atstāja ietekmi arī uz pašu upi, jo mazāka upe, jo grūtāk viņai tikt galā ar jebkāda veida piesārņojumu. Tad varbūt arī atceraties, bija tāds gadījums ar ražošanas uzņēmumu, kad vidē tika novadīti neattīrīti ražošanas ūdeņi, un beigās pēc visām procedūrām arī valsts vides dienests piestādīja viņiem soda naudas. Un arī tur bija vēl visādas procedurālās darbības, bet šis ir principā pateicoties tam, ka kāds arī ir šo problēmu ieraudzījis un tiešām pamanījis, ka tas ietekmē vidi un kopumā ūdeņu un arī mūsu apkārtējās vides augsnes kvalitāti. Un ir arī tādi gadījumi, kad cilvēks ir godprātīgi varbūt samaksājis kanalizācijas izsūknētājam, jeb asinizācijas ūdeņu savācējam, bet šie te ūdeņi tālāk tiek negodprātīgi apsaimniekoti, respektīvi izgāsti kaut kur, jebkur grāvī, pļavā uz lauksaimnieka īpašuma, un arī šādi gadījumi, diemžēl, ir konstatēti. Un beigās tad vides dienas arī cīnās, lai atrastu to vaininieku, un bieži vien viņiem tas arī gana labi izdodās. Ko es gribu teikt par to visu? Mēs visi gribam, lai mums ir tīri ūdeņi, lai viņi plūst un čalo, un lai sagādā mums prieku, un lai mums nebūtu bail ne viņu dzert, ne arī viņā brist un peldēties, ne arī baudīt kopumā apkārtējo vidi. Paldies! Paldies, Linda, ka ļāvi mums no tādas lielākas ūdens tilpnes ielidot mazākā mūsu svētajā tādā tautas nozīmes jau tādā ikonā kā akā. Un jāsaka, līdz ar tavu stāstījumu arī es kaut kur pat atgriezos tādā bērnības ainā, dodoties ar spainīti uz aku un domājot, tas, kas tur ir iekšā, tie mazie dzīvnieciņi, tie mazie kaut kādi lidojošie, tā kā ir ok, vai tas nav labi? Un redz, kā ir tādas lietas, ko mēs novērojam ar aci, ko mēs redzējām tavā prezentācijā, kā varbūt tās kaut kādi pārveidojumi upē, bet piesārņojums sakās, iespējams, ir tāds neredzamais ļaunums. Paldies! Tālāk es aicināšu stādīties priekšā no ministrijas puses Ilonu. Paldies!
Labdien, mani sauc Ilona Vilna, esmu no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas. Mēģināšu nedaudz no mūsu skatu punktu izstāstīt, kādas ir decentralizēto kanalizācijas sistēma apsaimniekošanas prasības un arī iespējamie risinājumi. Iesākumā gribētu izstāstīt, kas tad īsti ir decentralizētā kanalizācijas sistēma. Es arī tālāk prezentācijā droši vien runāšu DKS, mēs to saīsinām. Tātad šāds DKS ir nekustamā īpašnieka īpašumā esoša sistēma notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai, kas nav pievienota centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Tātad tas ir pirmais rādītājs, vai jums ir decentralizētā sistēma vai nē. Un tātad šādas sistēmas tiek izmantotas paredzētas lokāli radīt notekūdeņu uzkrāšanai vai attīrīšanai un lai novērstu vides piesārņojumu no neattīrītiem notekūdeņiem. Šeit jūs arī varat attēlos pastīties, kādas tad varētu būt, kādas ir tās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, un arī normatīvajos aktos mums pagaidām ir izdalīti tādi 3 lielākās grupas, kas būtu rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 5 kubikmetrus diennaktī. Tad ir septiķis un tad ir arī notekūdeņu krājtvertnes. Tātad tādas 3 opcijas, kas mums šobrīd ir normatīvajos aktos un kas visdrīzāk varētu arī būt jūsu mājās. Protams, tam visam nāk līdzi arī pienākumi un gribētu izstāstīt, kādi tad ir tie decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākumi. Viens ir reģistrēt savā īpašumā esošo sistēmu pašvaldībā noteiktajā kārtībā. Kā jau es noskaidroju, tad Daugavpilī reģistru uzturētājs ir Daugavpils ūdens. Tad par saviem līdzekļiem nodrošināt decentralizētās sistēmas aprūpi un remontu un nodrošināt attīrīšanas iekārtu eksploatāciju atbilstoši dokumentācijai, lai tā veiktu visu savu nepieciešamo darbu. Tātad attīrīšanas iekārtu gadījumā tad ir rūpnīcā noteiktie pasākumi, bet arī tālāk veikt pareizi to apkopi, lai tas viss labi strādātu. Tad, protams, īpašnieka pienākums notekūdeņus no septiķa novadīt vidē tikai caur speciāli ierīkotam sekojošu infiltrācijas lauku. Tātad šāda prasība ir normatīvos aktos noteikta, un lai septiķis darītu to savu darbu, obligāta prasība aiz tā ir ierīkot filtrācijas lauku. Tad nodrošināt, ka krājtvertne ir hermētiska, un krājtvertnēs un septiķos uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus regulāri nodot pašvaldībā reģistrētam asinizatoram. Tā, un vēl 2 lietas, kas ir īpašniekam jāzina, tātad nodrošināt, kad uzkrātie vai daļai attīrītie notekūdeņi tiek atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un neradītu draudus centralizētai kanalizācijas sistēmai. Šī piebilde ir tādā skaitā, ka cilvēki ir visnotaļ kreatīvi un mēdz arī veidot nelegālus pieslēgumus centralizētajiem tīkliem vai arī skatakās ievadīt un tādos gadījumos, tā kā tas rada arī draudus centralizētai sistēmai. Un diezgan svarīga prasība ir vismaz 2 gadus pēc asinizācijas pakalpojumu saņemšanas saglabāt šo darījumu apliecinošo dokumentu. Tādā labā gadījumā tas ir vai kvīts vai čeks, dara arī līgums, tātad kā kurš asinizators ar klientiem reģistrē šo darījumu. Tas, kad ir pienākumi, neizslēdz arī, kad ar citām iestādēm iesaistītajām ir savi pienākumi un tiesības, ko var darīt attiecībā uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Un tas, ko būtu jāņem vērā īpašniekiem, kad arī kontrolējošām iestādēm ir tiesības un ko viņi var darīt šādos gadījumos un kā mēģināt konstatēt, vai jums strādā pareizi vai nē. Tātad, ja kontrolas institūcijā ir radušās šaubas, tā ir tiesības pieprasīt DK īpašniekam nodrošināt piekļuvi attiecīgai sistēmai, veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpus kārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta,
veikt uzkrāto notekūdeņu analīzes un veikt pārbūvi, restīvi vai nu esošās decentralizētās sistēmas pārbūvi, jaunas sistēmas izbūvi vai arī izvērtēt iespējas par pieslēgšanos centralizētiem tīkliem. Tā kā jebkurā gadījumā, ja ir kontrolējušām iestādēm radušās aizdomas vai šaubas, tad tādas tiesības šīm iestādēm ir un īpašniekiem tas būtu jāņem vērā. Tāpat pašvaldības noteiktā kontrolas institūcija ir tiesība pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam attiecīgo dokumentu esamību, tātad atvaisnojoši dokumenti par notekūdeņu izvešanu. Tātad saskaņojot ar īpašnieku piekļūt kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma vai apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei, kā arī pārbaudīt reģistrētās sistēmas atbilstību, es teiktu, realitātei, jo ir daļa pašvaldību, kas reģistrē šobrīd visas sistēmas un sākot pārbaudas, protams, atklājās, kad reģistra lapā ir norādīta viena informācija, bet dzīvē varbūt tas ir pilnīgi savādāk. Tā kā tādas tiesības ir kontrolējušām institūcijām, kas tieši attiektos uz sistēmu īpašniekiem. Tā galvenā doma, kādēļ arī mēs tā esam, lai runātu, kādēļ vēlams pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, tātad viens plusiņš ir notekūdeņi nonāk attīrīšanas iekārtās, kur tie tiek atbilstoši attīrīti, tātad jums vairs nav jāsatraucās, viņi aizplūst tur, kur jāaizplūst. Teritorijā samazinās atsevišķi piesārņojuma avoti. Te varbūt nav tā kā Linda minēja lielas teritorijas, arī jūsu pašu pagalmā vai kaimiņu pagalmos, tātad tas jūsu radītais piesārņojums nenonāks kaimiņu dzeramā ūdens akā. Īstenībā iedzīvotājiem samazinās administratīvais sloks, jo tad nav jāreģistrē šāda iekārta, nav regulāri jāsauc atbilstošs komersants vai jāorganizē notekūdeņu izvešana. Un ilgtermiņā pieslēgšanās centralizētai kanalizācijas sistēmai finansiāli tomēr iedzīvotājiem ir izdevīgāka. Tātad, ja jūs atbilstoši apsaimniekojat decentralizēto sistēmu, tas prasa diezgan daudz līdzekļu. Līdz ar to dažu gadu laikā šāda pieslēguma izbūve noteikti atmaksājās. Jāsaka tā, ka nevienmēr visiem iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgties centralizētiem tīkliem, un ja nav tāda iespēja, tad kādi varētu būt plusiņi vai mīnusi dažādām kanalizācijas sistēmām. Tātad notekūdeņu krātvartnei pluss ir tas, ka zemes būvniecības izmaksas neprasa plašu teritoriju un var lietot mājās vai būvēs, kuras neapdzīvo regulāri un ir maz cilvēku. Mīnus ir tas, ka, protams, tvertne regulāri jāizved, viņai ir jābūt hermētiskai un ir jāierīko piebraukšanas ceļš, lai asinizators viegli varētu piebraukt. Septiķa tāds plusiņš ir, kad labi piemērota mājām, kur nav daudz iedzīvotāju, tiksim, mazām ģimenēm vai arī lauku mājām, un kur netiek radīts liels notekūdeņu daudzums, un tā kā daļai attīra notekūdeņus. Mīnus ir tāds, ka, tā kā jau es iepriekš minēju, ja septiķi obligāti jābūt filtrācijas laukam, tas aizņem ļoti lielu daļu no teritorijas. Tātad standarta apbūves teritorijas pilsētās, 600 līdz 1200 kvadrātmetrus, tad rēķinat, ka pusē no teritorijas vajadzētu būt filtrācijas laukam. Tā kā šādās teritorijās tas ir ļoti neizdevīgi, tāpat arī augstu gruntsūdeņu līmeņa gadījumā. Un individuālās attīrīšanas iekārtas piemērotas lielu cilvēku ģimenei, notekūdeņi tiek salīdzinoši labi attīrīti, un mīnus ir uzturēšanas izmaksas, jo tā tad ir nepieciešams obligāti elektrības pieslēgums, regulāri tehniskā apkope jāveic, un traucē, grūti ierīkot teritorijās, kur ir augsts gruntsūdeņu līmenis. Līdz ar to tad ir jāizvērtē, vai jūs varat tādu atļauties. Tā kā.
Tad vēlējos arī tādā noslēgumā izstāstīt, kas tad notiek ar jūsu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ka jūs veiksmīgi varat pieslēgties pie centralizētiem tīkliem. Tātad veco kanalizācijas sistēmu demontē, un atsevišķos gadījumos veco decentralizēto kanalizācijas sistēmu ir iespēja pārveidot par centralizētās kanalizācijas sistēmas sastāvdaļu. Iespējams, Daugavpils ūdens var izstāstīt smalkāk, bet varbūt gadījumi, ka tur kontrola aku vai mēraparātu mezglu var ierīkot, ka tā ziņā tāda iespēja, kā var to pamainīt un varbūt ne uzreiz demontēt. Tas ļoti īsā ieskatā par to, kas no normatīviem aktiem un no manas puses būtu viss. Paldies, Ilona, par šo uzskaitījumu, gan apgrūtinājumiem, gan jau tādu sākotnējo uzskaitījumu par iegūmiem, ja īpašnieks savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ja ir iespējams pieslēdz pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Un Ilona, kā arī jau minēja, ka katrā šī pašvaldībā ir savas iespējas, un tādēļ aicināšu Aleksandru pastāstīt par to, kādas tad ir iespējas Daugavpils iedzīvotāji jums. Paldies. Labdien! Vispirms gribētu pateikt to, ka pienākums reģistrēt savu decentralizētu kanalizācijas sistēmu ir ne tikai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā to, ka to nosaka ministru kabineta noteikumi. Daugavpils pilsēta arī bija pieņemti saistošie noteikumi, kuri nosaka decentralizētas kanalizācijas sistēmas gan reģistrāciju, gan minimālo biežumu notekūdeņu izvēršanai, kā arī kontroles un uzraudzības kārtību. Decentralizētās sistēmas svarīgas visai pilsētai, un Daugavpils pašvaldības mājaslapā tika izvietota informācija par decentralizēto kanalizāciju. Jā, tur ik viens iedzīvotājs var apskatīt, kas ir vajadzīgs, lai to izdarītu. Un ņemot vērā to, ka decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētājs ir SIA Daugavpils ūdens, arī attiecīga informācija ir izvietota uzņēmuma mājaslapā, un tur iedzīvotāji var apskatīt arī dokumentus, kas vajadzīgi, lai veiktu pirmreizējo reģistrāciju. Kā jau bija minēts, DKS īpašnieks reģistrē savu sistēmu, un mūsu gadījumā, mūsu pilsēta, visu informāciju nepieciešams iesniegt Daugavpils ūdens. To var izdarīt gan personīgi vai nosūtīt dokumentus pa pastus, un nepieciešamības gadījumā mūsu speciālisti sazināsies ar iedzīvotāju vai nosūtīt uz uzņēmumu elektronisko pastu, ja dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Izskatot dokumentāciju, katrai DKS tiek noteikts minimālais izvēršanas biežums, un attiecīgi, ja mainās kaut kāda informācija, tad DKS īpašnieks informē reģistra uzturētāju. Pieņemsim, mainās deklarētu iedzīvotāju skaits, ja šajā gadījumā minimālais izvēršanas biežums vai palielinās, vai samazinās, vai pieņemsim, DKS bija pārbūvēta uz lielāko pusi un arī mainīsies izvēršanas biežums. Tie iedzīvotāji, kuri izmanto biotualētes vai sausas tualētes, iesniedz attiecīgu informāciju arī SIA Daugavpils ūdens, kas savukārt veids attiecīgo atzīmi reģistrā. Daugavpils pašvaldības saistošie noteikumi nosaka to, ka DKS īpašnieks līdz 21. gada beigam iesniedz visu nepieciešamu dokumentāciju reģistra uzturētājiem Daugavpils ūdenim, bet neskatoties uz to, ka reģistrācija tika uzsākta 19. gada, liela iedzīvotāju daļa joprojām neiesniedza dokumentus SIA Daugavpils ūdens, un nav skaidrs, kā
esošas decentralizētas kanalizācijas sistēmas ir apsaimniekotas. Vērts atzīmēt, ka par sadzīves notekūdeņu, tā skaita fekālo notekūdeņu novadīšanu augsnē, tiek paredzēts arī naudas sods fiziskajai personai līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 300 soda vienībām. Un, protams, viena lieta ir samaksāt sodu, bet otrā lieta nepieciešams arī atlīdzināt zaudējumus, ja kaut kādi bija. Kā jau bija atzīmēts, DKS īpašnieks vai valdītājs atbild par savas sistēmas eksploatāciju, atbilstoši vides aizsardzības prasībām, par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas eksploatāciju, apkopi, remontu, nodrošina savuktu notekūdeņu regulāru izvēršanu, proti nodošanu asinizatoriem. To ievēro noteiktu minimālu izvēršanas biežumu. Un arī vismaz 2 gadus glāba dokumentu par to, kāds daudzums bija izvērsts un kad tika sniegts pakalpojums un kāds asinizators nodrošināja šo pakalpojumu. Normatīvie akti nosaka, ka notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētām kanalizācijas sistēmām var izvērst tikai konkrētajā pašvaldībā reģistrētais asinizators. Un jūs varat redzēt, ka šobrīd reģistrēti 4 asinizatori, to starp Daugavpils ūdens un vēl 3. Arī vēl viens asinizators gribēja reģistrēties, bet, pagaidām informācija nav, informācija pastāvīgi atjaunojas. Šeit vajag atzīmēt, ka reģistrētiem asinizatoriem noslēgts līgums ar Daugavpils ūdens un tiem atļauts izvērst notekūdeņu dūņus speciāli izveidotā vietā uzņēmuma notekūdeņu attarīšanas iekārtas. Kā arī asinizatori iesniedz informāciju reģistra uzturētājiem par adresēm, no kuram tika izvesti notekūdeņi, kāds daudzums, un dažreiz radās tādas situācijas, kā mēs redzam, konkrēta adrese nav reģistrēta, bet notiek izvēršana. Attiecīgi iedzīvotājiem nepieciešams atnākt un tika iesniegt dokumentus. Iedzīvotāji nevienmēr domā par to, ka decentralizētu kanalizācijas sistēmu izmantošana var draudēt vīdei un cilvēku veselībai. Kanalizācijas piesārņojums var nonākt gruntsūdeņos un pēc tam ietekmēt dzēramo ūdens ākas, vai no sava āka, vai no kaimiņa āka, radot jau riskus cilvēku veselībai. Mēs nevienmēr domājam par to, kāda kvalitāte ir mūsu ūdeņiem ākā. Arī tās vietas, kur nonāk notekūdeņu piesārņojums, samazina vietas pievilcīgumu, un tas faktiski pasliktina vīdi. 2023. gada faktiski uzņēmuma vajadzībām bija veiktas 5 ūdens analīzes no ākām. Par 2 gadījumiem jau minēja iepriekšējā prezentācijā, analīzes bija paņemtas Jaunbūves un Ķīmijas apkaimē, un 3 paraugi bija paņemti Judovkas apkaimē gada sākumā, kad uzņēmums organizēja tikšanās ar Judovkas iedzīvotājiem. Un redzams, ka ar sarkano ir izcelti 2 paraugi, kurus tika konstatēti kolizārni un terakoki, faktiski mikroorganismi, kas var radīt draudus cilvēku veselībai. Ūdenim nepieciešama iepriekšējā apstrāde.
Protams, tikai 5 pāraugi, bet ir redzams, ka ir akas ar slīgto ūdeni. Un, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vīdi, arī Judavkas apkaimes iedzīvotājiem diezgan liels rajons Daugavpilī tika izbūvēti centralizēti ūdens apgades un kanalizācijas tīkli Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta ietvaros. Tika izbūvēti vairāk nekā 20 km gārie tīkli. Visiem Judavkas apkaimes namīpašniekiem ir iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu ne tikai kanalizācijas tīkliem, bet arī ūdens apgades tīkliem. Jā, un tagad pakāpeniski samazinās apkārtējā vide novadītais piesārņojums, jo arī pakāpeniski iedzīvotāji pieslēdzās. Jūs varat redzēt, ka uz 22. novembrī centralizētajam gan ūdens apgades, gan kanalizācijas sistēmām bija pieslēgti 120 nekustami īpašumi, par ko bija noslēgti attiecīgi līgumi par pakalpojumu sniegšanu. Un runājot par ieguvumiem pēc pieslēgšanas centralizētajām sistēmām, var atzīmēt, ka pēc pieslēgšanas centralizētai ūdens apgades sistēmai namīpašniekiem nav jāuztraucas par ūdens trūkumu, īpaši karstajā vasarā, jo jau redzējām, ka ne visiem akas bija pietiekams ūdens daudzums, gan par dzeramā ūdens kvalitāte akas kaut kāda piesārņojuma dēļ. Pēc pieslēgšanas kanalizācijas sistēmai namīpašniekiem jau nevajag tērēt līdzekļus par decentralizētas kanalizācijas sistēmas hermetiskuma nodrošināšanu, par remontu vai apsaimniekošanu. Nevajag pastāvīgi pārbaudīt, vai DKS ir pilnā, varbūt nepieciešams jau izsākt asinizātoru, lai nodrošinātu notekūdeņu nodošanu kanalizācijas attarīšanas iekārtas. Nevajag pārdzīvot par ūdens kvalitāti savā vai kaimiņa ākā. Un arī šajā gadījumā nevajag uztraukties par to, ka būs sūdzības no kaimiņu puses, ka tava decentralizēta kanalizācijas sistēma piesārņo apkārtējo vidi. Sanāk tā, ka ūdensaimniecības centralizētu sistēmu izmantošana ir komfortā un tīrāka apkārtēji vīdei. Lai nodrošinātu iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajām sistēmām, Sija Daugavpils ūdens izstrādāja tā saucamo ceļvedinām īpašniekiem, visa informācija izvietota Sija Daugavpils ūdens mājaslapā, kur katrs solis ir norādīts, bet primārais, protams, ir griezties uz konsultāciju paša sākumā, lai saņemtu atbildes uz visiem jautājumiem, un mūsu speciālisti vienmēr palīdz. Un vēl ir mūsu pilsētā pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma ierīkošanai, par ko Sija Daugavpils ūdens mājaslapa ir arī izvietota detalizēta informācija. Ja? Un sanāk tā, ka saskaņā ar spēkā esošiem saistošiem noteikumiem iedzīvotāji var pretendēt pat uz 100% līdzfinansējumu. Protams, ir ierobežojumi, bet summas ir diezgan lielas. Un sanāk, ka uz 100% līdzfinansējumu var pretendēt personas ar 1. un 2. invaliditātes grupu, maisaimniecības, kuram piešķirts trūcīgas vai maz nodrošinātas maisaimniecības status, daudz bērnu ģimenes, kā arī personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu.
Citas personas var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 55% apmērā. Un uz doto brīdi pašvaldība līdzfinansē ne tikai būvniecības izmaksas, bet arī būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas. Un vēlreiz, kā Daugavpils ūdens speciālisti nodrošina konsultācijas gan tā laika, kad iedzīvotāji paši mēģina pieslēgties, gan, ja tika izvēlēts pašvaldības līdzfinansējuma process. Paldies! Paldies Daugavpils ūdenim. Es vēlētos pajautāt saviem kolēģiem, vai mums ir kāds jautājums online pajautāts. Jautājumu nav. Cerams, ka šis ir tas gadījums, ja nav jautājumu, tad viss ir skaidrs. Bet, ja tomēr nav viss skaidrs, tad es vēlētos vēl papildus informēt, ka sadarbībā ar Daugavpils ūdens Live Good Therapy projekts sabiedrības informēšanas kampaņas ietvarā arī ir prioritizējis nedaudz virs 1200 decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus, un tiem ir izsūtīts šajās dienās, pavisam drīz, līdz 15. decembrim tiks izsūtīti šādi te bukletiņi, un bukletiņš ir par tāds informatīvs bukletiņš par to, kas ir šmuce un vai šmuce ir arī tavā dzeramajā ūdenī. Tad visi šie jautājumi, par ko mēs runājām šodienu. Un šis buklets arī slēp šo lielisko informāciju, ko pašvaldības iedzīvotājiem darīt un kā rīkoties, lai samazinātu potenciālo vides ietekmi un arī jau iepriekš pieminēto ļoti būtisko ietekmi uz veselību. Un visbeidzot arī, kur griezties ar jautājumiem par to, kā pieslēgt, it kā mēs šobrīd prezentācijā dzirdējām, bet tad, kad būs jautājums un jārīkojās pieslēgt, tad jautājumi būs, nevis tā kā šobrīd jautājumi nav, un šeit ir šis te Daugavpils ūdens klientu apkalpošanas centra numurs, un ļoti ceram arī, ka šīs kampaņas ietvaros no šīm 1200 adresēm saņemsiet arī iedzīvotāju jautājumus par vēlmi pieslēgties decentralizētai kanalizācijas sistēmai. Jā, paldies. Vai varbūt tās ir kāds jautājums šīm savstarpēji iesaistītajām pusēm? Tātad Daugavpils ūdenim vides ministrijai, vai vides ministrijai Daugavpils ūdenim, vai Gudveteram? Varbūt tās ir kādi jautājumi. Ja nav jautājumu, vai varbūt tās tie radīsies, tad varbūt tās es vēlētos pajautāt Aleksandrai Daugavpils ūdenim par to, vai jums ir kāda nojausma, kādēļ cilvēki tik kūtri reģistrē savas DKS reģistram? Kas varētu būt tie iemesli, kas iedzīvotāju attur vai nezināšana? Dažreiz, protams, nezināšana par to, kā vajadzētu reģistrēt, dažreiz iedzīvotāji varbūt neatbildība, ja cilvēki nedomā par to, ka ir kāds piesārņojums no decentralizētām kanalizācijas sistēmām. Laika trūkums. Live Good Therapy projekta ietvaros, kad mums nācās veikšot reģistru Enguras pašvaldībai, tad mēs nonācām arī pie secinājuma tāda, ka iedzīvotāji pat nespēja atbildēt šiem vienkāršiem jautājumiem, piemēram, kāda decentralizētā kanalizācijas sistēma viņam ir, pat šādus te fundamentālus jautājumus. Un tad savukārt tur tajā gadījumā tolaik vēl pirms administratīvās reformas Enguras pašvaldība skaidroja, ka viņam pat jānodarbojas ar tādu kā izglītojošo darbu, vispār iedzīvotājiem paskaidrot, kas ir viņa mājās. Vai arī jums nākas saskaties ar šādiem jautājumiem? Protams, bija gadījumi, kad nāk cilvēki, ja viņi nevar precīzi pateikt, kāda sistēma viņam ir, bet šajā gadījumā mūsu speciālisti atbild uz visiem jautājumiem, ja izskatā visu pieejamu informāciju, un tad sistēma tiek reģistrēta. Un kas ir varbūt tās lielākās problēmas, ar ko jūs saskrieties no iedzīvotāju decentralizētām kanalizācijas sistēmām? Kas ir tās varbūt tās vai nu tie tehniskie jautājumi vai varbūt ir?
Kā parasti decentralizēta kanalizācijas sistēma izbūvēta jau, piemēram, sen, ja cilvēki vienkārši nezina, kāda tilpuma tā kraitvērtne, vai viņa hermetiska vai nehermetiska, jo parasti, ja decentralizēta kanalizācijas sistēma izbūvēta jau padomju laikos, tad, protams, ka tehniska dokumentācija nesaglabājas, līdz ar to cilvēki nevar precīzi pateikt, kāda stāvokļa tā kraitvērtne vai tā ir septikis, viņi vienkārši nezina. Līdz ar to griežas, lai mēs varētu noskaidrot, kas tur viņiem par sistēmu. Un tad viņiem ir iespēja, teiksim, saņemt tādu kā pakalpojumu, kad tehniskais cilvēks, eksperts dodās pie viņiem un kā pakalpojumu, ne, vienkārši kā konsultāciju. Kā konsultāciju. Jo mēs arī skaidrojam, kā, piemēram, ja mums reģistrēta jau sistēma reģistrēta, ja nesakrīt tās biežums, tad var to, reģistra var veikt precizējumi. Ja kāda tilpuma, piemēram, varētu būt decentralizēta kanalizācijas sistēma, un tā tālāk. Paldies. Un varbūt jums ir kaut kāda sava veida statistika jau, varbūt jūs varat paskaidrot, kas ir tie jautājumi, kas ietver par ko iedzīvotājiem ir jāatbild par šajā reģistrā. Jo, cik zināms, tad no vides ministrijas puses tie ir šauri, vai ne, par to, kāda ir šī sistēma un kas ir tie jautājumi, un tad ko papildus pašvaldība vēlas noskaidrot no iedzīvotājiem? Mēs gadu neatceros, nemaldos 17. 18. gadā tika izstrādāts vadlīnijas par decentralizētiem saistošiem noteikumiem decentralizētās kanalizācijas sistēmām. Tur pielikumā bija tādas provizoriskās anketas, bet cik man zināms, katra pašvaldība var arī pievienot. Ir kaut kāds tas vadlīnijās ieteikums, bet katra pašvaldība arī pievieno savu. Es nezinu, kā jūsu gadījumā, bet es pieļauju domu, ka tu kaut kas tajā anketai, kas bija paraugā. Mums izstrādāta anketa, kur aizpildot var redzēt, kādi jautājumi mums vajadzīgi. Piemēram, kā tur kraitvērtnē, kur cik daudz cilvēku dzīvo, tā mājsaimniecība un tā tālāk. Tā anketa var ielādēt lejupladēt no mūsu mājas lapas un var palasīt iepriekš mājas un sagatavot atbildes uz mūsu jautājumiem. Paldies. Un vai ministrijai savukārt ir kaut kāds tāds jau secinājums, kas ir pašvaldībās tas apgrūtinošākais un ar ko tie izaicinājumi, ar ko nākas saskarties kopumā Latvijā ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu? Grūti teikt, protams, ir kaut kādas principā sūdzības no iedzīvotājiem. Biežāk tās ir kaimiņu attiecības, kad viens kaut kur grāvī nopuldina un otram nepatīk. Es pieļauju domu, ka katrā pašvaldībā ir šāds gadījums. Viņi mēģina ar policiju un pašvaldībā risināt, un tad, kad viņu prāt liekas, ka tas ir nerisināms, tad, protams, vēršas arī ministrijā, bet jāsaka, tā ministrija jau šāds jautājums pēc būtības nerisina. Mēs mēģinām skatīties, kas tur ir normatīvos aktos, bet tā lielākā sūdzība principā ir, kad kāds kaut kur novada tur, kur nevajag. Un iespēja gadījumos, protams, mēs arī dodam ziņu vai no valsts vides dienestam, ja tas ir ārpus apdzīvotām vietām, vai mēs sazinamies ar pašvaldību, bet parasti jau pašvaldību šos jautājumus vienmēr zina. Viņi jau zina, kas tie ir par iedzīvotājiem, kurā vietā tā situācijas bieži jau ir zināmas. Bet jā, mēs sazinamies ar pašvaldību, jo tāpat tās jau katrs zina uz savā mājā, kas labāk notiek. Paldies. Vai pašvaldībai bieži nākas šos jautājumus risināt miedarbībā ar valsts vides dienestu? Vai valsts vides dienestu? Nezinu, vai pie viņiem sākotnēji vēršās, un tad jūs novirzat, vai viņi novirza pie jums šos jautājumus. Es, piemēram, kā iedzīvotājs, man nav decentralizētā kanalizācijas sistēma, bet ja man būtu, es nezinātu, pie kā man vērsties. Ja man būtu problēmas, tiešām, varbūt tās tāpēc arī es nezinu, jo man nav. Parasti, ja pašvaldībai uzdot iedzīvotājs jautājums vai raksta sūdzību par to decentralizētu kanalizācijas sistēmu vai par notekūdeņu noplādi vide, pašvaldība, kā parasti griežas pie Daugavpils ūdens, jo mēs kanalizācijas apsaimniekotāji,
Līdz ar to mēs varam izskatīt, vai šis cilvēks pieslēgt centralizētai kanalizācijas sistēmai, vai viņš reģistrēts mūsu reģistra par decentralizētu kanalizācijas sistēmu, un vienkārši varam tad, novirzīt šo jautājumu tālāk. Paldies! Varbūt tās vēl tāds secinājums un uz iepriekš varbūt tās projekta pieredze, un tad varbūt tās vēl viens jautājums. Arī šīs te Engures pašvaldības gadījumā, kad mēs sadarbojāmies ar ekspertiem, gan izstrādājuši te matemātisko modeli, bieži vien eksperti norādīja, ka nereti tā situācija ir tāda, ja ir decentralizētā kanalizācijas sistēma īpašumā, tad tas iet roku rokā arī ar aku, tātad ar individuālo ūdens guves vietu. Un kā mēs redzējām, gan jūsu gadījumā veiktajos pētījumos, analīzēs, gan arī projekta ietvaros un šī semināra ietvaros, Latvijā kopumā pētījumu ietvaros, tad tas piesārņojums ir ļoti, ļoti bieži. Un vai jūsu gadījumā arī Daugavpils pašvaldības gadījumā ir tā, ka tā ūdensguves vieta tad ir tā individuālā kopā ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu? Vai jums ir šāda informācija? Tad, ja ir DKS, tad vai iedzīvotājiem lielākoties ir arī aka, nevis pieslēgums? Visādi gadās jau cilvēkiem ir gan centralizēta kanalizācijas sistēma vai decentralizēta, un arī pieslēgums mūsu Daugavpils ūdens centralizētam ūdens apgādes tīklam, un ir arī parasta grodu aka ar dzeramo ūdens. Visādi situācija ir. Ja, bet mēs tomēr aicinām pieslēgties gan kanalizācijas ciklam centralizētam, gan ūdens apgādes tīklam. Vienlaicīgi. Paldies, liels. Vai vēl kādam ir varbūt tās jautājumi randušies papildus vai šeit iesaistītajām pusēm? Jā, Linda. Es varbūt tādu vispārīgu domu vai situāciju pastāstīšu. Tas, ka mēs izmantojam Latvijā gruntsūdeņus, tātad aku no akām, lai ņemtu ūdeni, tas, protams, ir bijis savulaik arī risinājums, lai iegūtu mēs šo te ūdeni. Mēs attīstamies, arī pilsētas attīstās un uzlabo šos te pakalpojumus, un līdz ar to tā ir iespēja, protams, arī pašiem saņemt kvalitatīvu ūdeni, jo pēc būtības gruntsūdeņi, tātad seklie ūdeņi, ir visneaizsargātākie no jebkādas ietekmes. Tas var būt lietus laikā pastiprināti mums ceļās vispārīgais kopējais gruntsūdeņa līmenis, bet ja intensīvi līst un kopumā palielinās šīs te gruntsūdeņa līmenis, tad jau brīžiem akās, protams, atkarībā no vietas, no reliefa, var skaloties arī tiešie lietus ūdeņi, tātad gan no ceļiem, gan varbūt kādā grāvī iet pāri un tam līdzīgi. Un līdz ar to no šī te piesārņojuma mēs neesam pasargāts gandrīz neviens. Un arī tas, kādā veidā kādreiz ir izbūvētas decentralizētās, tātad individuālās kanalizācijas sistēmas, vai izbūvējot kādreiz skatījās un pētīja to, kādā virzienā gruntsūdeņi mums plūst, arī par to mēs nezinām, jo dokumentācija mums lielākoties nav pieejama, un šie te virzieni, protams, ka ir ļoti svarīgi. Man pašai arī senākos laikos vecāku mājās bija gan aka, gan arī šī te individuālā krājbedre, kā izrādījās, tur bija gan krājbedre, gan septiķis mazliet tālāk. Un intereses pēc vienā gadā mēs paņēmām vienkārši akas ūdeni, notestēt, pārbaudīt, vai viņš ir labs vai nelabs. Varbūt tas saistīts tāpēc, ka es sāku studēt arī par vides aizsardzības jautājumiem. Un tad secinājām, ka īstenībā līdzvērtīgi, ko bija Latvijas Universitātes pētījums parādījis, ka tur bija gan šīs te barības vielas, kas principā norādīja uz to, ka tas nāk no notekūdeņiem, jo amonija tur bija konstatēti. Un Escherichia coli gan mums paveicās, mums nebija, bet tas, ko ieteica, piemēram, arī saistībā ar akām, ar aku apsaimniekošanu, ka reižu pa reizē viņas arī vajag iztīrīt, izsūknēt, un tad to visu, kas tur sakrājies, dūņu slānīti, arī izņemt ārā. Un varbūt tā ir lieta arī, kas mums
gan pašiem aizmirstās, gan varbūt vispār neaizdomājamies. Tas nekas, ka ūdens regulāri pienāk klāt un pieplūst, bet arī kopumā šī konstrukcija mums ir jāapsaimnieko. Ja par tādām individuālajām sistēmām, tad tā kā viņas ir zem zemes, mēs jau pat nezinām, kas tur notiek. Un man šajās vecāku mājās arī bija gadījums, kad ūdens vairs tā īsti likās, ka neplūst prom notekūdeņi. Respektīvi, mēs dārza teritorijā pamanījām, ka tur sāk veidoties neliels mitrājs, purviņš. Zāle ieguva tādu koši zaļu nokrāsu. Un skaidrs viss bija, ka tur ir trubas pušu un tas ūdens neattīrītais. Pat līdz grāvim vairs netiek. Tad, tā kā pašam ir problēma, tad sāk domāt, ko darīt. Tagad viss ir jauki nokārtojies un pilsēta bija izbūvējusi tīklus un jau vismaz šī viena problēma arī mums, man vecāku mājās atrisinājās. Bet, protams, ne visās vietās tas ir iespējams un ne visur ir pieejami šie tīkli. Un tas ir, protams, arī sarunās ar pašvaldību noteikti, tas ir risināms un domājams, kuras vietas ir šīs prioritārās. Jo arī pašvaldībās šis izmaksu efektivitātes aspekts ir ļoti svarīgs, vai uz 1, 2, 3 mājām ir, izmaksas būs adekvātas. Un, protams, tur, kur ir vairāk mājas, tur, protams, arī iedzīvotājiem noteikti šis process ir izdevīgāks. Paldies. Vai pašvaldībā ir novērojama tendence, varbūt pēc, tad, kad ir pieslēgti izstrādāt šie ievilkti kanalizācijas tīkli un kāda ir iedzīvotāju, teiksim, aktivitāte? Un vai ir tā, ka varbūt tās pieredze no kaimiņa iedvesmo blakus esošo kaimiņu pieslēgties? Pieņemsim, ja mēs runāsim par pēdējiem tīkliem, kas bija izbūvēti, tad sanāk, ka pamazam iedzīvotāji pieslēdzas un sākumā izbūvēja pieslēgumus tie, kuri gribēja jau sen. Pēc tam daži redzējot, ka kaimiņiem tagad viss ir kārtība, jau ir kaut kādi plusi. Un pamazām saņem tehniskos noteikumus, izstrādā dokumentāciju un pieslēdzas. Ja mēs runāsim par iepriekšējo lielo projektu, kas bija pabeigts 15. gada, tur arī cilvēki pieslēdzas. Bija tāda situācija, ka uzreiz, kad tika izbūvēti tīkli, vairāk iedzīvotāji pieslēdzas. Un tagad, pēc tam, kad bija izstrādāti saistoši noteikumi, kad paradies pašvaldības līdzfinansējums, arī cilvēkiem ir interese un pieslēdzas. Un sakiet, lūdzu, kādi ir nākotnes plāni vēl papildus ievilkt šo centralizēto kanalizācijas tīklu, un kādas ir tās prioritātes, kā tiek izlemts, kur ir šīs pieprasījums augstāks, kā jūs to apzinat? Uz doto brīdi mums ir virzieni, uz kurieni varam paplašināt tīklus, bet viss būs atkarīgs no Eiropas Savienības finansējuma apjoma, no atbalstamām darbībām, jo ja atkal tiks finansētas vai būs attiecinamas tikai kanalizācijas izmaksas, vajag domāt, kur meklēt līdzekļus ūdensapgades tīkliem, jo parasti mēs jau runājam ar pilsētas iedzīvotājiem, tikai kanalizācija nav vajadzīga. Vajadzīgs gan ūdens, gan kanalizācija, un izmaksas ūdensapgades daļa ir ļoti lielas, un attiecīgi gaidām. Vai ministrijai ir zināms kopējās kaut kādas Latvijas tendences pašvaldībās par centralizēto kanalizācijas tīklu ievilkšanu? Katrā ziņā pēdējais vēl posms nav uzsākts, bet cik mēs esam runājuši ar kolēģiem, tad nākamajā tajā kārtā vairāk koncentrēsies uz attīrīšanas iekārtu uzlabošanu, kapacitātes celšanu, un tīklu paplašināšana nebūs pirmā vai otrā prioritāte.
Tad tas prasība vienkārši tāpat tas arī no Eiropas paaugstina prasības, un visdrīzāk tad tās būs zemāka prioritāte, kad attīrīšanas iekārtu kapacitāte būs svarīgāka mazliet. Bet tas tiks, mēs nākamā gadā tā kā ķersies klāt, un tad būs vairāk zināms, bet tāds brīdinājums, ka tomēr citas lietas būs bišķi augstāk vērtētas. Vēl viens jautājums, piedod. Es domāju, ka pēdējais, varbūt tas jau vēl kādam papildus būs pēdējais. Un vai arī mēs varam tā nākotnē jau ar pirkstu parāt iedzīvotājus, vai arī pret viņiem būs augstākas prasības ar šiem te decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanas jautājumiem, ne tikai pašvaldībai? Tu domā, vai valstiskā līmenī tiks kaut kādas prasības noteikti? Jā, pret iedzīvotājiem. Es domāju, ka mums nākamgad droši vien tajā plānā mums būtu tā kā jāiestrādā administratīvā atbildība, kas skartu gan centralizētos tīklus, līdz ar to arī decentralizētās kanalizācijas sistēmas kaut kādi rāmji un virzieni ir plānoti. Jo šobrīd tās administratīvā atbildība soda sankcijas ir iestrādāts tikai saistošais noteikumos, līdz ar to, protams, ir nepieciešams arī valstiskā līmenī kāds stingrāks instruments, lai tālāk strādātu. Kā tas instruments izskatīsies, man šobrīd grūti teikt, bet, protams, tāda doma un vajadzība ir, jā. Šī doma un vajadzība varbūt tās ir sadzirdējusi dzirdīgas ausis, un vēl viens plusiņš, kas varētu veicināt iedzīvotājus tomēr apdomāt pieslēgties centralizētāji kanalizācijas sistēmai. Linda, vai tu vēlējies vēl kaut ko redzēji acis? Jā, paralēli, kamēr jūs runājat, man atsūtīja uz telefonu jautājumu. Es atļaušos nolasīt. Tātad jautājums konferencei. Lauku viensēta, aka izbūvēta PSRS laikos, pēc tam piebūvēts pašvaldības ceļš. No ceļa līdz akas grodam ir 50 līdz 70 centimetri tikai. Ko var prasīt no pašvaldības? Kā var risināt tīru ūdens piegādi garām vadā Vircu un citus, un arī šos te E. coli akā atrod? Jums ir bijuši šādi gadījumi pašvaldībā? Saka, ne es pats, bet man tur ieplīst. Īstenībā par pašvaldību mēs nevaram runāt. Mēs esam Daugavpils ūdens, tomēr mums centralizēta gan kanalizācijas, gan ūdensvada tīkli, bet izbūvēta dzerama ūdens grodu aka, tā ir privāti īpašums, un par to apsaimniekošanu atbild īpašnieks, grodu akas īpašnieks. Līdz ar to, ja izbūvēta grodu aka, vienkārši tur virzamies ūdens atrodas. Es domāju, ka par tādā gadījumā jādomā īpašniekam par to, ka pārbūvēt vai aizsargāt to grodu aku ar savu dzeramo ūdens, lai nepasliktinātu to kvalitāti. Principā sanāktu, ka šo te aku taisam ciet un liekam viņu rokam citā vietā, jo laukos noteikti tas pieslēgums nav iespējams, bet izvērtēt iespējas. Jā, īstenībā jā. Paldies, pārjautāšu, vai varbūt tās ir kāds jautājums? Nav jautājumu, paldies. Life Good Terapija, izsaka milzīgi paldies par sadarbību Daugavpils domai un Daugavpils ūdenim par šo iespēju dzirdēt, kā jums klājās ar šo te decentralizētiem kanalizācijas jautājumu, teiksim, aktualizēšanu gan savā līmenī, gan iedzīvotāju līmenī. Lielas jums paldies par šo iespēju. Paldies. Paldies. Es vēl varētu pieminēt, ka šis te ieraksts tiks saglabāts un ielagojoties vai ieskatoties šī te pasākuma, uzklikšķinot uz pasākumu, vēl joprojām būs redzams ieraksts Facebook tīklā. Gadījumā, ja kādam vēl ir interesi atkārtot, noskatīties vai padalīties ar šo sarunu. Paldies!